Šodien mēs esam viena no visslavenākajiem Rīgas rajoniem - Zolitūdā, kur ir sadalīta uz divām pusēm. Zolitūda 2 ir krimināla galvaspilsēta, un Zolitūda 1 - inteliģences citadēle. Mēs parādīsim, kādas ir atšķirības šajos rajonos un kā tie sadzīvojas kopā. Sāksim ar brīnišķīgo Zolitūda 2. Lai tuvāk iepazītos ar Zolitūda 2, mēs atrādījām vietējais faunas pārstāvi. Labdien! Kā jūs sauc? Artēkus. Un cik ilgi šeit dzīvojat? Es šeit dzīvoju gandrīz visu manu sroku. Šeit ir ļoti forši čāmali. Viss ir brīnišķīgi, silti no. Vai es varētu mums parādīt jūsu rajonu? Nē. No, jūs jautat. Iesim! Nora, šeit ir mūsu pirmais spotiks. Šeit ir ļoti labi tuvārčiki. Katru dienu šajā dostoprimečательность es vienmēr nopirku savu cīģiņos, āliņos un tā tālāk. Now, let's move on. Šeit es cīnījos ar 7-klasniekiem pār cigarešu paciem. Ar sākumu domāju, ka es zaudēšu, bet pēkšņi atneca mans labākais Kens. Viņu sauc Peterijs Zebomzis. Viņš nesēja ceļazīmi, un viņš vienkārši šos 7-klasniekus разнес pilnīgi. Nora, šeit ir vēl viena dostoprimečательность. Mūsu šarāga ZVG. Kā mēs varam redzēt? Šobrīd mūsu šarāgu nojauca firmas Zolikas teroristi. Tas ir šausma stratēģija. Mums vajag atbildēt. So. Par ko jūs tā izdomājāties? Šī vieta ir ļoti nozīmīga man. Katru dienu ar maniem korejšiem klientiem pēc āliņas vai divas mēs iesim šeit kaut ko patrapežničīt, paņemt kaut kādus grenkus vai piciņu ar āliņu. Ļoti laba kombinācija. Āliņš uz grenki ar ķiploku. Sausiņu. Rekomendēju. Un ar to pabeidzas mūsu ekskursija pa Zolitūdu 2. Nu viss, paldies par ekskursiju. Jā, uz veselību. Nauda, деньги. Labdien! Jūs šeit dzīvojat Zolitūda 1, jā? Jūs man varat novadīt ekskursiju? Protams. Paldies! Ejam! Visi Zolitūdas 1 iedzīvotāji ir lieliski sportisti. Es pats šeit katru dienu daru rīta rosmi. Šeit es ieguvu visu savu kapitālu, kuru vēlāk investēju kriptovalūtā un akcijās. Nu ir pienācis laiks mums izdarīt savus secinājumus. Iznāk, ka rajoni ir ļoti atšķirīgi un tajos dažreiz notiek konflikti. Bet neskatoties uz savām starpībām, to iedzīvotāji tomēr ej uz kompromisiem un turpina sadarboties.